So welcome back everybody to our next session. Esat sveikti mūsu nākamajā sesijā. Kā varas nobīdes Indijas klusajā okeāna reģionā ietekmējas transatlantisko kopienu? Es esmu Stuart Lau, Eiropas Savienības Ķīnas korespondents izdevumam Politico Eiropā. Mums ir izcila paneļa diskusijas dalībnieki, 2 te uz vietas Latvijā un 2 mums pieslēgsies no Indijas okeāna, klusā okeāna reģiona, no Japānas un Austrālijas. Man līdzās ir īpašu uzdevumu vēstniece Baiba Braže. Un arī, protams, viņa bija ģenerāla sekretāra vietniece publiskās politikas jomā, tad Dēvids Merkle, Konrāda Adenauera fondā, padomdevējs Ķīnas un Dienvidu Austrumāzijas jautājumos. Un tad ekrānā, kuru katru brīdi viņi mums pievienosies, arī šeit pa kreisi mums ir doktors Pīters Dženings, kur ir Austrālijas strateģiskās analīzes domnīcas direktors, un Tošmino Hara, kurš ir Kobas universitātes profesors un arī Indijas klusā okeāna reģiona jautājumu pētniecības institūta priekšsādātājs. Mēs tik daudz esam tagad dzirdējuši par Ukrainu un Krieviju, kas ir strateģiskais, protams, strateģiskās uzmanības centrā, ir īpaši Baltijas reģionam. Bet arī šis reģions ir ļoti interesants, protams, ka prezidents Putins apmeklēja pagājušajā nedēļā Ķīnu, lai piedalītos samitā, ko organizēja Ķīnas prezidents. Un tāpat arī vakar bija kāds cits notikums, kas arī saistīts ar transatlantisko šo te kopienu, protams, Eiropas Savienības Vašingtonas samits Vašingtonā, un, protams, arī šis reģions parādījās kopējā paziņojumā. Pirms mēs sāksim runāt ar šeit esošajiem paneļa diskusijas dalībniekiem, varbūt ir vērts uzklausīt tādu skatījumu no šī reģiona. Profesoram Minohara, kā Japāna saskata pašreizējo strateģisko situāciju Ķīnā, Taivānā un arī šo te arī kontaktu pieaugumu starp Japānu un Dienvidkoreju un tā tālāk. Varbūt tādu ieskatu, kas notiek šajā reģionā. Liels paldies par iepazīstināšanu un arī par uzaicinājumu pievienoties šajā paneļa diskusijā. Es pieņemu, ka jums ir rīts, Japānā jau vēlīna pēcpusdiena. Un, protams, moderators uzdeva ļoti daudz jautājumu, bet ir tādi 3 svarīgi jautājumi, kuriem mēs gribētu pievērsties šajā atklāšanas runā. Pirmkārt, kopaina. Un es domāju, ka kopaina ir tāda, ka mazinās, protams, Pax Americana. Protams, mēs runājam relatīvi, varbūt salīdzinoši, bet tomēr ASV vairs nav tas, kāda tā bija 50. un 60. gados pagājušā gadā. Pirmais pierādījums ir tam, ka mēs visi esam šeit Eiropā un Ukrainā ir karš. Un, protams, es savā sirdī esmu Ukrainas pusē pilnībā, bet tās prognozes ir ļoti drūmas. Es nekad neesmu redzējis, ka kāda nācija, kas ir 10 reizes mazāk ekonomiskā izteiksmē nekā uzbrucējs, tiešām gūst uzvaru, un Krievi patiešām ir apņēmušies kaut ko izmainīt. Otrkārt, draudošais milzīgais konflikts tuvajos austrumos, Saudarābija, Izraela, visas šīs sarunas neturpinās. Es domāju, arī šajā reģionā paies ilgs laiks, kamēr mēs atgriezīsimies normālā situācijā. Liels karš Eiropā, arī otrs karš tuvajos austrumos. Tā to var nosaukt. Pietrūkst kopainā Āzijas. Ir ziemeļkorejieši, kuri joprojām attīsta savus kodolieročus, bet acīm redzot, arī Ķīna ir svarīgākais spēlētājs. Un es uzskatu, ka šobrīd Ķīna gaida, grib saskatīt izdevīgu brīdi, lai rīkotos, skatās, kas notiek citur pasaulē un grib to izmantot savā labā. Jo te ne tikai novērš Savienoto valstu uzmanību, bet arī Savienotās valstis tiek iesaistītas. Un Ķīna uzvarēs tad, ja mainīs status quo. Agrāk tiek uzskatīts, ka Ķīna būs atbildīga iesaistītā puse, ka ar Ķīnu var sadarboties.
Bet nē, tā bija. Un es domāju, arī ļoti pateikts arī par tos te, viņa tas arī šis te zīda ceļa šis projekts. Tā ir vēlme izveidot jaunu pasaules kārtību. Ķīna, Krievija un, protams, ir arī vēl citas pasaules valstis, kurām arī ir līdzīgas intereses ar šīm te lielvarām. Savukārt Ķīna un Taivāna tie ir vēl viens jautājums. Nevis kad tas notiks, bet šis konflikts izvērsīsies. Bet pirms kaut kas notiks Taivānā, kaut kas notiks Dienvidķīnas jūrā. Taivāna ir liela balva, liels ieguvums, bet es domāju, ka ķīnieši vispirms mēģinās izmainīt status quo citās reģionos. Un kaut arī ekonomiskā varenība mazinās, ekonomiski vāja Ķīna ir vēl bīstamāka Ķīna. Tas ir numur 1 un numur 2, ko tad Japāna dara attiecībā uz to visu. Pirmkārt, dubulto savus izdevumus aizsardzībai. Tas notiks nākamo 5 gadu laikā. Protams, nevar iedzīt vai panākt to, kas nav darīts pēdējo 60 gadu laikā. Pat ja Japāna mainīsies 5 gadu laikā, tās nebūs radikālas pārmaiņas. Jūs esat runājis ar ģenerāļiem un admirāļiem. Un, protams, šis ir gadījums pārāk maz, pārāk vēlu, bet ir labāk darīt vismaz kaut ko, nevis vienkārši padoties. Un Japāna, protams, iegādājas arī Tomahawks un arī citus tādus modernus ieročus. Atcerieties tos laikus, kad Japāna ļoti lepojās ar to, ka tā sniedz šo te attīstības palīdzību, un tagad tā sniedz aizsardzības palīdzību, kuģus, radaru aprīkojumus un arī konsultācijas ir tīpaši tām valstīm, kuras jūtās tā kā apdraudētas no Ķīnas puses. Un, manuprāt, Japāna un Koreja beidzot sadarbojas ciešāk, lai arī pastiprinātu savu drošību. Un es vienmēr esmu iestājies par Japānas-Korejas attiecībām, bet, beidzot šķiet, ka šīs abas valstis patiešām var apsēsties pie viena galda un sadarboties. Un tas, protams, būs ieguvums visam reģionam. Japānā arī politiķi redzamāk izrāda savu nostāju attiecībā pret Taivānu, bet joprojām ir piesardzīgi, lai varbūt nepārspīlētu šajā ziņā. Un vēl es gribētu pievērsties tam, ko Japāna nedara. Japāna nemana savu tādu izklusīvo aizsardzības politiku, jo tas pieņēmums vai pamatēze ir, ka mēs tikai aizsargājamies. Mums ir tikai aizsardzības pozīcija. Japāna arī neko nedara, lai mainītu šo 9. pantu, jo, lai to izdarītu, tam vajadzēs milzīgu politisko kapitālu, un pašreizējais premjerministrs negrib šādā veidā tērēt savu politisko kapitālu. Bet tas ir vienīgais veids, kā Japāna varētu mainīt savu šo aizsardzības sistēmu un arī izvērst pilnvērtīgus šos militāros spēkus. Atšķirībā no citām valstīm, Japānas armija vai militārie spēki ir tādas atbilstošas starptautiskajām tiesībām, bet ne Japānas tiesībām. Ja notiek kaut kāds konflikts vai karš, tas ierobežo to, ko Japāna var izdarīt. Un secinājumam. Es nedomāju, ka man iebildīs, ja es teikšu, ka mēs dzīvojam nedrošību laikā, nedrošā pasaulē. Un tas, protams, ietver arī Amerikas iekšpolitiku. Mēs esam redzējuši, kas šobrīd notiek. Un ne jau mēs runājam tikai par nākamā gada vēlēšanām, bet tie galējie labi Amerikas politikā. Tas varbūt ir tāds brīdinājums, ka Amerikas Savienība varētu nonākt tādā izolācijā vai izvēlēties izolāciju. Bet arī šie galējie labējie ir ļoti noskaņoti pret Ķīnu. Viņi negrib atbalstīt Ukrainu, jo tas ir saistīts ar naudu. Un
Viņi saka, mūsu vēlētāji nesaprot, kāpēc mums vajag atbalstīt Ukrainu. Es, protams, cenšos šādās sarunās pamatot to. Un viņi, teiksim, saka, mēs neapzinājāmies, ka Ķīna un Krievija ir tādā veidā saistītas. Bet šis te noskaņojums pret Ķīnu galējo labējās aprindās, tas varbūt var kaut kā ievirzīt arī tādu citu tādu virzienu Amerikas politikā pret Ķīnu. Bet, ja notiek sadursmes starp Ķīnu un ASV, tad ne Japānā, ne Eiropa nevarēs neko tur izdarīt. Mums nebūs nekāda ietekme, ja kaut kas tāds notiks. Mēs to nevarēsim kontrolēt. Bet mēs varam kontrolēt to, ka mēs varam sagatavoties tādam negadījumam. Un kā Japāna un Eiropa varētu ciešāk sadarboties. Es jau to arī sacīju iepriekš kongresā Rīgā pavasarī. Mums ir jāsadarbojas Japānai un Eiropai, lai mums būtu spēcīgāka sistēma, spēcīgāka sadarbība. Mums jāpalielina mūsu sadarbības spēja un arī vairāk šādu militāro, arī tādu kopēju militārajā jomā, ieročiem, saistītām sistēmām, radariem. Radari ir dārgi. Un Japāna varētu ar Eiropu sadarboties šajā ziņā. Mēs varētu būt partneri. Un tāpat arī domāju, ka Eiropa un Japāna varētu tā sadarboties, lai kaut kā tā pabakstītu tās lielās demokrātiskās valstīs, Indonēzija, Brazīlija, Indija, Dienvidāfrika, pabakstīt arī tās, lai iesaistās. Un Japāna un Eiropa. Japānai un Eiropai ir diezgan labas attiecības ar šīm valstīm, un viņas varētu tā kā pagrūst uz mūsu pusi tuvāk. Man tiešām nepatīk šis termins. Es neciešu šo terminu globālie dienvidi medijiem. Šis termins patīk. Es nesaprotu, kas ar to tiek domāts. Un visbeidzot, es domāju, ka mums jācenšas panākt ciešākas ekonomiskās saites starp Japānu un Eiropas Savienību dažādos formos. Kas palīdzēs mums arī varbūt tā kā attālināties no Ķīnas. Bet tā, teiksim, moderno tehnoloģiju nozarē, mēs patiešām, ja mēs tā kā attālināmies no Ķīnas, bet mums ir kaut kāda rikošēta efekts. Piemēram, viņiem ir grafīta eksports, un kas arī ir ļoti svarīgs elektrotransporta līdzekļiem. Es domāju, lai mēs mazinātu savu atkarību no Ķīnas, mums ir jāsadarbojas, jo mēs negribam, lai Ķīnai būtu ekonomiskais pārākums un ietekme uz mums, ir īpaši viņu saistībā ar Krieviju. Mums ir jāsaprot, kādas mācības esam guvuši, un mums ir jāsagatavojas. Ar to arī mans laiks ir beidzies. Liels paldies! Jā, ļoti detalizēts apraksts un analīze par to, ko domā Japāna. Protams, Ķīna rada bāžas visiem. Došu vārdu Dženikungam. Outreach and engagement with Beijing, and then of course, one of the Balijas. Un, protams, šeit bijuši daudzi notikumi. Kādas ir pašreizējās attiecības ar Pekinu un kas Austrālijas valdībai būtu jādara nākotnē šajā ziņā? Paldies un labdien visiem! Canberra is probably the most southern capital you'll be talking to. Broadly, I think Canberra and Australia is in a... Vispārīgi runājot, kas attiec uz stratēģisko situāciju Austrālijā un stratēģisko domāšanu, mēs esam ļoti saistīti ar Savienotajām valstīm, un mums ir attiecības ar Japānu, kas kļūst tuvākas arī ar citām camp of countries that are now worried. Demokrātijām. Mēs esam to valstu grupā, kas satraucas par aizvien agresīvāko Ķīnas lomu, kādu tā
in the Indo-Pacific. But like so many countries, including the countries I'm sure from many people in the audience of this conference, China is Australia's Bet number one. līdzīgi kā jau citi ir atzīmējuši, Ķīna ir Austrālijas tirdzniecības partneris numur 1. That relationship with China is Un šī ekonomiskā atkarība no attiecībām ar Ķīnu ir augsta. Tas ir gan preču tirgus, gan gāze. Tas ir arī tirgus daudziem Austrālijas pakalpojumiem, piemēram, izglītība, un te Ķīna būtiski dominē. Pēdējo 20 gadu laikā Austrālijas valdība ir centusies sabalansēt šo strateģisko realitāti, un to kļūst darīt aizvien grūtāk. The last few years we've come out of what has been a very difficult relationship with China because Pāris pēdējo gadu laikā attiecības ar Ķīnu ir sarežģījušās, un šeit aizvien ir Austrālijas iestādes vērsās daudz stingrāk pret Ķīnas kiberspiegošanu, īpaši tāpat arī Covid ietekme. range of other activities besides. And Mēs situāciju maksājumu politiskajām partijām atklājās un daudzas citas aktivitātes. Austrālija ir pieņēmusi lēmumus, kas neļauj Ķīnas uzņēmumiem piedalīties infrastruktūras attīstībā. Mēs esam stiprinājuši savas iekšējās izlūkošanas kapacitāti, policijas dienestu kapacitāti, kas darbojas šādas spiegošanas novēršanai. Tagad it's best to mūsu valdība ir bijusi pie varas jau aptuveni 18 mēnešus un dara, ko tā spēj, ko viņi paši raksturo kā attiecību ar Ķīnu stabilizēšanu. Un Austrālijas valdība vismaz ir tā kā publiski klusāka bijusi, nav nosodījusi Ķīnas darbības, bet jāatceras through the Chinese legal stāsti par žurnālistiem, kurus praktiski turēja kā ķīlniekus. 3 gadus pamatojoties uz nepatiesiem apgalvojumiem par spiegošanu. Tāpat arī ierobežojumi Austrālijas preču importam, kas nāca kā atbildes reakcija uz Austrālijas nosodījumu saistībā ar Covid jautājumiem. Austrālijas successful outcome, which makes it possible for the Prime Minister valdība ir tā kā ļoti piesardzīga, lai stabilizētu šīs attiecības. Divpusējās attiecības nav būtiski mainījušas Ķīnas stratēģisko rīcību, un Ķīna dominē daudzās jomās. And so šeit tiek vairāk ievērotas Ķīnas vēlmes un intereses nekā citu mazo valstu intereses. Labākais veids, kā to aprakstīt, ir, ka divpusējās attiecības nav tik sliktas, kā tas izskatās, bet nekas nav mainījies. Ķīnas strateģiskajā domāšanā un attieksmē tā vēl joprojām ir problēma numur 1 Austrālijai, un par to varētu runāt ļoti ilgi, bet tāda ir pašreizējā situācija. Mēs cenšamies panākt positions between our alliance with the United States and our economic līdzsvaru starp divām pamatos nesaskaņojamām pusēm. Es cerēju, ka Austrālija būs kaut ko mācījusies no Covid un domās par savu tirgu diversificēšanu. Daži uzņēmumi to tiešām arī dara, bet
Daudzi vienlaicīgi vēlas atgriezties pie šīm atkarīgajām attiecībām no Ķīnas. About Australian matters, perhaps I'll hand back to you. Tas ir tas, kāda tā situācija šobrīd ir. Protams, riska mazināšana, ar ko saskaras Austrālija, Japāna, bet arī NATO un sabiedrotie. Cik grūti vai viegli ir interpretēt šo politiku biznesa lēmumos? They cannot be separated from each other. Viens jautājums ir drošība, otrais aspekts ekonomika un savstarpējā atkarība. Un tad mums jau politiskā līmenī jāskatās, kā mēs risinām šos izaicinājumus, un politiskā reakcija nav bijusi ļoti atšķirīga Eiropas Savienības, NATO, starptautiskajā līmenī. Tas attiecas uz sadarbību ar Indijas Klusā okeāna reģionu un izaicinājumu definēšanu. Runājot par drošību, lielais nezināmais and other capabilities. Ir tas, ka Ķīna attīsta savas konvencionālās spējas ātri, masīvi, un kā esam redzējuši no Independence ziņojuma par Ķīnu pirms pāris gadiem, ka Ķīna pātrina savu arī kodolieroču ražošanu, kas nozīmē, ka šajos strateģiskajos ziņojumos, saskaņā ar starptautiskiem ziņojumiem, ASV saskarsies ar diviem konkurentiem un būs jārēķinās ar izvietošajām sekām. Runājot par rīcību, par Ķīnas rīcību, Ķīna, kā jau dzirdējām no reģionu valstīm, kas jūtas ļoti nekomfortabli, tātad Ķīna demonstrē hibrīdu uzbrukumus reģionā pret NATO, pret sabiedrotajiem, pret Eiropas Savienību, pret mūsu uzņēmumiem, uzbruk intelektuālā īpašuma tiesībām, property rights and so on and so forth. So there is zog šo intelektuālo īpašumu un dara tam līdzīgas lietas. Tātad vesela kolekcija ar pierādījumiem, gan strateģiskā, gan praktiskā līmenī, pierādījumi tam, ka šis ir apdraudējums. 70% globālās izaugsmes turpmākajos gados nāks no šī reģiona, un, protams, Ķīnai šeit ir lielākā nozīme. Ir pavisam skaidrs, ka visām mūsu valstīm ir jāsaglabā prognozējamas komerciālās tirdzniecības attiecības. Indija drīz kļūs par 3. lielāko ekonomiku, tātad tas viss ir jāņem vērā, visi šie faktori ir jāņem vērā gan Latvijai, gan arī citām Eiropas Savienības NATO valstīm. Protams, mēs vēlamies parūpēties arī par savu drošību, par saviem pilsoņiem, un Indijas Klusā okeāna reģions and on the value side, obviously, especially for the Baltic states, but for the whole EU. Vērtībām, īpaši Baltijas valstīm, bet visai Eiropas Savienībai, visam Pacific come in very clearly. NATO ir pilnībā skaidrs, ka Indijas Klusā okeāna reģiona valstīm, ar ko mēs sadarbojamies, ir jābūt ar līdzīgām vērtībām un jāievēro attiecīgās tiesības, bet ja ir valsts kā Ķīna, kas šo nedara, un apvienojot vēl drošības un ekonomikas jautājumus, Russia, that it helps Russia to avoid sanctions. Un šī valsts sadarbojas arī ar Krieviju, palīdz Krievijai apiet sankcijas, nodrošina Krievijai citas sistēmas. Ir nopietni jautājumi, kas būs jārisina, acīm redzot, dialogs, caurskatāmība. Protams, attiecības ar Ķīnu ir ļoti svarīgas. Tas ir būtiski arī drošības jomā.
Ir jārēķinās arī ar bruņojumu situāciju, ar to, kā Ķīna attīsta bruņojumu From China to engage un spēja veidot šīs attiecības ir būtiska un kas attiecas uz mūsu kolēģiem un partneriem Indijas klusā okeāna reģionā. Šeit ir jābūt aktīvai iesaistīšanās politikai, arī NATO līmenī institucionālajām attiecībām, tad ir NATO samiti, and state level. Gan Madridē, gan Viļņā, kur par šo tika runāts. Par to tiek runāts arī valstu līmenī, bet šeit ir jābūt savstarpējai sapratnei, regulārai domu apmaiņai, lai panāktu iesaistīšanos dažādos līmeņos un arī regulāra iesaistīšanās sadarbībā ar citām valstīm reģionā. Mēs nevaram sagaidīt, ka That is what the EU especially has been building. Pēkšņi ar Indiju vai Vietnamu attiecības mainīsies dienas laikā. Tās ir ilgstošas diplomātiskās darbības, kas ir jāveic un jāveido šīs partnerības. Jārunā par ekonomikas padarīšanu zaļāku, ir jāslēdz tirzniecības līgumi. Tātad ir visu laiku jābūt šai sadarbībai gan tiesiskai, juridiskai, gan arī Also depending on the countries on the region. praktiskajā līmenī. Protams, arī raugoties uz dažādajām valstīm un to atšķirībām, un mēs plānojam to arī turpināt, bet, protams, ka šajā vidē dominē drošības aspekti, drošības jautājumi. Paldies! Un, protams, Vācija ir nozīmīgs partneris šajā diskusijā, ņemot vērā tās ģeopolitiskās attiecības ar Ķīnu, ar Indijas klusā okeāna reģionu. Then, whenever I ask German officials what they're trying Vācijas ārlietu ministrs arī runāja par stratēģiju attiecībā uz Ķīnu, bet atbild uz jautājumu, kāda ir Ķīnas politika, ir atkarīga no tā, kam šo jautājumu uzdod. Kas notiek Berlīnē un kā šī stratēģija veidojas un plašāk runājot, vai Vācija ir mācījusies no savas energoatkarības no Krievijas un ņemt to vērā attiecībās ar Ķīnu. Paldies par iespēju dalīties ar viedokli. Mums ir jābūt priecīgiem, ka ministries and so the result. mums vispār ir Ķīnas stratēģija Vācijā, jo bija nepieciešama 18 mēneši, lai to izstrādātu, iesaistoties dažādiem spēlētājiem. Šis teksts ir ļoti līdzsvarots. Mēs saprotam, ka Ķīna ir mūsu gan partneris, gan konkurents, gan arī strateģiskais pretinieks. Un, protams, ir jādod signāli gan Ķīnai, gan arī pārējiem mūsu partneriem visā pasaulē. Un arī mūsu transatlantiskajiem partneriem. Tātad svarīgais jautājums ir, ka ja raugāmies uz Vācijas ekonomikas Years, even during COVID, investments actually. saistību attiecībām ar Ķīnu, īpaši pēdējos 2 gados arī Covid laikā, tad Ķīnas investīcijas ir pieaugušas. Tātad ir iespējas, ka tagad mums ir strateģiskā ideja un, protams, būtiski ir arī risku mazināšana, kas ir minēta šajā stratēģijā, bet arī lielāks secinājums, ka diversifikācija jau notiek. Region. But the reality is that Taču realitāte ir tāda, ka visi šie lielie uzņēmumi, mēs vienmēr runājam par lielo četrnieki, tās ir autoražotāji un arī, protams, ķīmiskā ražošana. Tur patiešām šie uzņēmumi pēdējo 2 gadu laikā ir veikuši nopietnas investīcijas Ķīnas tirgū. Un jādomā arī par to ilgtermiņa tādu strateģisko fokusu skatoties uz Ķīnas tirgu. Un tas varbūt nedaudz sasauc ar to, ko Pīters Dženings pieminēja. Mums ir šobrīd radusies tāda strateģiskā skaidrība. Mēs saprotam, kur mēs gribam doties.
tieši domājot par tām pēdējie pāris gadu tādu kontaktiem. Bet es domāju, paies pāris gadi, kamēr mēs pielāgosimies. Tomēr es domāju, tas ir svarīgi arī mūsu šīs dienas paneļa diskusijai. Tas jau 2020. gadā Vācija ievies savas vadlīnijas par Indijas klusā okeāna šo te reģionu, un attiecībā uz Ķīnu arī bija diezgan skaidrs signāls, ka Vācija kaut ko ir iemācījusies, un tāpat kā citas Eiropas valstis izveidoja stratēģiju par šo reģionu, pēc tam, protams, arī Eiropas Savienība to darīja. Tā kā viss šis te reģions mums ir ļoti svarīgs, domājot gan par ekonomisko kapacitāti no vienas puses, bet ir īpaši saistībā ar visiem stratēģiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaramies. Ir īpaši pēdējo 2 gadu laikā. Un tā kā domājot arī par šīm te tādām, militārajām operācijām, ko Ķīna arī realizē Taivānas šarmā un arī attiecībā, šajā reģionā, tas viss rada bažas par militāru konfliktu, vai tādu konflikta potenciāls ir ļoti augsts. Tas virziens, kurā mēs ejam, manuprāt, ir īpaši tagad, ņemot vērā tās mācības, ko esam guvuši pēc, uz Krievijas kāru Ukrainā, ir tas, ka vajag ļoti nopietni ņemt to, ko saka šie stiprie līderi, diktatori un ko saka šī vide. Un tā mācība tiešām ir tāda, ka mums ir jāsamazina mūsu ievainojamības atkarība no Ķīnas. Un nākamais solis, kas arī šobrīd notiek, un ko ir pat ļoti grūti novērtēt, es domāju, ka tam vajadzēs daudz vairāk laika un arī padziļināku riska novērtējumu. Patiesībā te ir arī ļoti spēcīgas iespējas šī vienotā pieeja, un to mēs tiešām skaidri arī redzam arī mūsu kontaktus šobrīd un iesaist ar Japānu, Koreju, Austrāliju, Dienvidu Austrumāziju, kuri patiešām aicina Eiropas pusi daudz vairāk iesaistīties šajā reģionā. Mums ir daudz kā kopējā, lai mēs patiesi arī veidotu, attīstītu savus resursus arī drošības jomā, un ir īpaši jāpievērš uzmanība Krievijai, un arī attiecībā uz Indiju, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai Eiropas valstis, citas NATO valstis arī raidītu ļoti skaidrus, stiprus signālus arī par mūsu šī reģionā esošo partneru spējām, arī militārajām spējām. Un mums patiešām arī daudz, tas ir jānodrošina. Dienvidu Austrumāzijas partneri, arī ieskaitot Indiju, arī to mums ir teikuši. Un es domāju, ka mēs jau esam ceļā uz to, lai to realizētu un lai mūs palielinātu savu ieguldījumu, veidot kopējo pieeju. Un, manuprāt, tieši to mēs arī turpmāko mēnešu un gadu laikā redzēsim. Vai jūs gribētu kaut ko piebilst, vēstnieces kundze? Sadarbība starp tā civilo un militāro pusi šajā reģionā pieaug. Un arī labi, ka redzam to, ka šī reģiona valstis ciešāk sadarbojas. Tas, ka Japāna uzaicināja Austrāliju piedalīties šajās mācībās, tas arī tieši tas ir tas, kas ir nepieciešams. Ciešāka sadarbība, partneru un sabiedroto ciešāka sabiedrība, bet arī šo partneru sadarbība šajā reģionā, ne tikai drošības jautājumos, bet arī strādājot pie kopējām diplomātiskām iniciatīvām, kopējas pieejas. Visas šīs valstis šajā reģionā tiešām ir ļoti cienījamas - Austrija, Japāna, Dienvidkoreja, Jaunzēlande, un tās patiešām var panākt pārmaiņas Āzijā un šajā Indijas klusā okeāna reģionā kā tādā. Es domāju, ka arī mēs redzēsim jaunas, mainīgas, gan diplomātiskās, gan militārās pieejas. Un savukārt runājot par Eiropas Savienību un NATO, mums patiešām ir jāpalielina sava izturētspēja, jāmazina riski, ienākošo investīciju skrīnings. Mums ir jānodrošina tas, lai mūsu industrijas būtu konkurētspējīgākas. Un Eiropas Savienība tiešām un komisija ir ļoti šādu stingru pieeju pieņēmušas. Jo, ja mēs paši neesam spēcīgi, tad kurš cits var padarīt jūs spēcīgāku? Neviens no ārpuses to neizdarīs, un tā ir pareizā pieeja. Pirms es dodu iespēju dalībniekiem uzdot jautājumus. Es gribētu varbūt mūsu dalībniekiem no šī reģiona pavaicāt.
kāda ir šīs te attieksme pret Ukrainu, diskusiju, kas notiek par Ukrainu. Es zinu, ka Japānas un Ukrainas aizsardzības ministrijas runāja par to, ko vēl Japāna varētu darīt, lai drošības jomā. Protams, ņemot vērā Japānas konstitucionālos ierobežojumus tam, kas reāli var tikt darīts. Bet es zinu, ka līdzīgas diskusijas arī ir notikušas Austrālijā. Profesor, kāds ir jūsu skatījums uz Japānas-Ukrainas attiecībām šajā ziņā? Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Pavisam atklāti, Ukraina ir tikpat kā pazudusi no ziņām. Tagad ziņās ir viss par to, kas notiek tuvajos austrumos. Un tas arī, protams, arī ļoti svarīgs tāds starptautiskās ziņas, un Ukraina vairs nav tik redzama. Un es saprotu, kāpēc, Zelenskis, tā sakot, svīst, jo bailēs no tā, ka viņus aizmirstīs. Un es biju Savienotajās valstīs, runāju ar cilvēkiem, kas nav eksperti, kas dzīvo kādās lauku mazpilsētās. Viņiem vairs nerūp Ukraina. Viņi nesaprot, kāpēc Savienotās valstis sūta naudu un munīciju un ieročus. Kad mēs eksperti sapulcējamies, mums ir tāda kopēja izpratne, zināma kopēja izpratne, bet es nedomāju, ne obligāti mēs pārstāvam vairākumu vai šos te parastos cilvēkus, kas dzīvo Savienotajās valstīs vai Japānā. Un Japānā, es domāju, jā, pietrūkst tās domas, ka Ukraina izcīna mūsu karu. Es nedomāju, ka to Japānā vairums cilvēku uztver kā Japānas karu. Uzklausot visas tās, klausot, ko sacīja mani pārējie paneļa diskusijas dalībnieki, es domāju, ka mūsu viedokļi jau ir vienādi. Mēs saprotam, pēkšņi bija Covid, pēc tam Ukraina bija daudziem, ja ne visiem pārsteigums, kas notika tuvajos austrumos, tas arī bija pārsteigums. Blinkens pirms 8 dienām, pirms tā notikuma teica, mēs vēl tuvajos austrumos neesam sen redzējuši tādu mieru. No tā kaut kas ir jāmācās. Ir tāda kāpēc mēs izdarām pieņēmumu, ka pēkšņi, ka mēs tagad runājam, kas mums jādara attiecībā uz Ķīnu, un lai samazinātu savas atkarības, bet mēs tikai runājam. Un es gribētu radīt tādu neatliekamības sajūtu, steidzamības sajūtu, vai mums patiešām ir tik daudz laika. Ja kaut kas notiek, tas notiks pēkšņi, un atkal tas mūs pārsteigs nesagatavotus. Un vēl otra lieta, kas pietrūkst šajā diskusijā, varbūt vēlāk, kad uzklausīsim jautājumus, mēs varam tam arī pievērsties. Mēs runājam, kas mums ir jādara. Bet mēs nerunājam par šiem jautājumiem no Ķīnas perspektīvas. Un mēs kādreiz domājām, kas tad virzīja Padomju Savienību, kas ir tās mērķi. Un mums vajadzētu domāt, skatīties ķīniešu avotos, kādi ir viņu mērķi, kādi uzdevumi. Un ja mēs raudzīsimies tajā, tad varbūt mēs arī labāk sagatavosimies. Paldies! Un savukārt, kāds ir skatījums no Austrālijas, Pīter? Lielā mērā tas ir tāds variants no Taša sacītajam. Manuprāt, tāds vidējais austrālietis, ja jūs paprasītu, pajautāt, viņi būs tāda līdzjūtība pret Ukrainu. Bet jautājums par mūsu atbalstu, kas ir bijis diezgan labs, arī, protams, bruņu transportieri un tam līdzīgi. Bet man liekas, ka mazinās, jo arī birokrātija ir tā pavirzījusies uz priekšu. Lielā mērā tas ir darīts tāpēc, ka politiskie līderi ir teikuši, tas ir jādara, tas mums ir jādara, bet pēdējā tajā raundā ar militāro aprīkojumu, ko mēs sniedzām, valdība pateica aizsardzības departamentam, jūs par to samaksāsiet. Un pēkšņi viņiem tiešām radās lielas grūtības atrast vēl papildus bruņu transportierus, ko nosūtīt Ukrainai. Mēs tā institucionāli aizmirstam ļoti svarīgu principu, ka demokrātiskajām valstīm, demokrātijām ir jāturas kopā, tās atsevišķi nevar noturēties. Un teiksim, mums politiskās vadošās aprindas kaut kā grib pateikt, mēs esam šajā reģionā un Eiropa ir visai tālu no mums. Man ir bail, ka ar laiku
Austrālijas paziņoja, atbalsts nebūs tik enerģisks, tik spēcīgs kā sākumā, un mums tiešām vajadzētu mēģināt to atjaunot. Mums ir nepilnas 20 minūtes atlikušas, mēs dosim iespēju uzdot pāris jautājumu. Paldies, Julians French. Man ir jautājums Baibai un arī Davidam, bet arī es labprāt uzklausītu Tošu un Pīteru. Mēs runājam, ka Eiropa ir Ķīnas ekonomiskais partneris un sistēmisks konkurents. Un man izklausās, ka tā ir tāda eiropiešu sofistrija, ka tā nav politika. Vai tas vispār ir ilgtspējīgi būt gan ekonomiskam partnerim, gan arī sistēmiskam konkurentam? Sācensim. Vai ir vēl kādi jautājumi? Varbūt uzklausīsim vēl pāris jautājumu un tad atbildes. Liels paldies, Edvards Lukas. Es pajautāšu par Taivānu, jo kaut ko Eiropas valstis var izdarīt, un tad uzreiz ļoti strauji šī Ķīnas partijas valsts pievērš tam uzmanību, kā kolēģi lietuvieši to ir konstatējuši. Es domāju, pilnībā piekrītu tam, ka jāskatās uz to no Ķīnas skata punkta, un te no ķīniešiem šajā ziņā ir ļoti svarīgi. Un ir lietas, ko mēs kā eiropieši varam izdarīt, ir divas pieejas. Viena ir Lietuvas pieeja, kas patiešām aizkaitina Ķīnu. Un ik viens rietumos kaut ko izdarot, bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam šo te dažās lidostās, mums Eiropā ir Taivānas karogi. Bet citi baidās. Un tas ir tā ļoti simboliski, ko mēs darām. Bet tas patiešām aizkaitina ķīniešus. Bet daži saka, tas ir sliktākais, ko var darīt. Bet citi saka, tas ir pats labākais, ko var darīt. Mēs cīnāmies pret to hegemonisko diskursu kontroli, kas ir Ķīnas partiju valsts pieeja. Jo Ķīna grib kontrolēt šo diskursu visur pasaulē. Divi jautājumi, tas politika un ekonomika, un arī Taivānas jautājums. Varbūt vēstniece jūs pirmā. Runājot par Taivānu, manuprāt, mums ir skaidri jāatzīst tas, ka mums ir jāturpina mūsu atbalsts, un arī mums jādara viss, lai Ukraina uzvarētu. Protams, mūsu vienotība attiecībā uz sankcijām, politiku, militārās piegādes principi, rīcības arī, ko dara starptautiskās organizācijas, no visā spektrā. Tas ir strateģisks jautājums, un tas nav tikai par Ukrainu, tas attiec arī uz citām situācijām. Bet 2027. gads, tas jau ir atrodams atvērtos avotos. 2027. gadam nevajadzētu kļūt par krīzes gadu Taivānai. Un arī visu mūsu tādam prātiem un resursiem, drošības un citā jomā, tas viss ir jāliek kopā. Un ASV un arī Eiropas Savienība un NATO raida ļoti skaidru signālu, ka jebkurš tāds status quo maiņa ar spēku, tam būtu dramatiskas sekas ne tikai ekonomiski, bet arī citādi attiecībā par partneri un konkurenti. Tas ir vienkārši fakts. Ķīna ir partneris ekonomiskajā izteiksmē. Tirzniecība, tā pārticība, ko mūsu uzņēmumi tur iegūst, tam ir nozīme. Tam ir nozīme arī mūsu ekonomikām. Vai tas ir ilgtspējīgi? Tas, ka pagājušajā gadā Ķīnas tirzniecība ar Eiropas Savienību pieauga par 30% un savukārt pretējā virzienā par 3%. Es nedomāju, ka tas ir visai ilgtspējīgi, bet tas ir politikas jautājums un tas ir patiešām to, lai būtu vienlīdzīgs spēles laukums vai vismaz cik vien tas ir vienlīdzīgs iespējams. Tas attiec ne tikai uz divpusējo tirsniecību, bet arī konkurēšanu ar valsts subsidētajiem uzņēmumiem no Ķīnas trešo valstu tirgos.
jo ir sūdzības arī par grūtībām konkurēt Latīņa Amerikā un citās valstīs, jo valsts subsidētie Ķīnas uzņēmumi tur rīkojas pavisam citādāk. Tātad šeit ir jārunā pār partnerību un konkurēšanu vienlaicīgu, bet arī partneris lielos vilcienos runājot par klimata pārmaiņām, un ja mēs nopietni pret šo David? jautājumu izturamies, tad Ķīnai ir jāiesaistās, ir jāpiedalās. Es mēģināšu apvienot abus jautājumus, jo ja mēs skatāmies uz Taivānas iesaistīšanos tieši tirzniecības komercijas ziņā, tad ir nepieciešams, lai ekonomika sadarbotos ar Ķīnu un neļaut šim lielajam pretiniekam aprīt savu valstī. Ko mēs varam mācīties no šī aspekta attiecībās ar Taivānu? Tagad viņi ir areas why there's also slaveni ne tikai pusvadītāju nozarē, bet arī citās tehnoloģiskajās jomās, kur arī Ķīnai ir nepieciešams sadarboties ar Taivānas partneriem. Raugoties ne tikai no šī aspekta, bet arī uz lielajiem jautājumiem, ar kuriem saskaramies savās sabiedrībās, Taivāna tiešām ir paraugs, kā izveidot digitālo demokrātiju. Tas ir tas, ko mēs uzzinājām Covid laikā, un viņiem izdevās cīnīties pret šīm serious moment for Taiwan. Kampaņām milzīgajām, jo tas bija arī nopietnas brīdis Taivānai, jo sākumā nebija starptautiskās piekļuvas un bija nenoteiktība, neskaidrības sabiedrībā, kā Taivāna tiks galā ar šo krīzi. Un viņi ļoti ātri izstrādāja modeli, kā vērsties pret šo dezinformāciju. Un patiesībā tas bija, tā ir hibrīda kara māksla, ar ko nāks skarties ikdienā. Un tas ir arī liels potenciāls, lai mēs sadarbotos ar Taivānu. Un tas ir arī tas, ko Vācija mācījās no Baltijas valstīm un citām valstīm partneriem Čehijā, pat Rumānijā. Tik daudzas valstis ir atradušas veidus, kā radoši sadarboties ar partneriem Taivānā. To China, Peter? Un kā tas ir Austrālijā, kā Austrālija raugās uz Eiropas pieeju Ķīnai. No Austrālija tāds kā izmēģinājuma lauks, kā ilgstoši uzturēt līdzsvarot ekonomisko partnerību un konkurenci ar Ķīnu. Pirmie 10 gadi Xi Jinping vadībā strategic domination in the Indo-Pacific, but global. Ķīna ir ne tikai vēlējusies dominēt ne tikai Indijas klusā okeāna reģionā, bet arī globāli. Un tas, kā valsts veido ekonomiskās attiecības ar Ķīnu, vienmēr pastāv risks, ka Ķīna mēģinās to ievilkt politiskā gultnē. Un šeit ir daudzi piemēri. Nedomājiet, ka attālums jūs no tā pasargās, jo tas ir tā Ķīnas pieeja. Un atlikušajā viņa valdīšanas laikā, un šeit nav nekas garantēts šajās attiecībās. Un es domāju, ka arī Ķīnai pamazām izsīkst iespējas pārņemt vadošo lomu reģionā, un tas padara situāciju vēl steidzamāku. Un viena no lietām, par ko mums visiem ir jāpadomā, kā izskatās
praktiskā aizturēšana saistībā ar Taivānu, lai Xi Jinpings nevarētu kaut kad izspēlēt šo kārti. Lai gan mēs uzskatījām, ka tas nevar notikt, tad mēs esam redzējuši sekas Izrēlā, kas arī uzskatīja, ka Hamas nekad So how can we be confident that deterrence is going to neuzdrošināsies kaut ko tādu darīt? Un kā mēs varam būt pārliecināti, ka šī aizturēšana funkcionēs nodrošināt ilgspējīgu mieru Indijas klusā okeāna reģionā? Un mans pēdējais komentārs par Lietuvu. Man tiešām gribētos, lai Lietuva būtu 50 reizes lielāka, jo tās pieeja bijuši vienkārši lieliska. democracy of 23 million people. Kad Lietuva atteicās no tā, ka kāds viņiem diktētu, kā veidot attiecības ar Taivānu, ļoti labs piemērs. Un runājot par Ķīnas politiku, neļaujiet Pekinai noteikt, kādai būtu jāizskatās jūs Ķīnas politikai attiecībā pret Ķīnu. Es domāju, ka Lietuvas pieeja ir bijusi ļoti drosmīga, un es tiešām to abrīnoju. Un, protams, arī Japānai ir bijusi sava versija. Kāda būtu jūsu atbilde uz šiem jautājumiem? Pirmais, ko es gribētu teikt, es nevarētu pats labāk pateikt, kā mans kolēģis tikko atbildēja uz šo jautājumu, jo mēs esam lielā mērā vienā laivā ar Austrāliju. Būtu gudri cieši sadarboties ar Ķīnu ekonomiskā ziņā, bet saglabāt drošības fokusu. Bet arī Ķīnai ir savas ambīcijas. Arī tā ir lielvara, un lielvara vēlas noteikt jaunus noteikumus, savus noteikumus. Un kā jau kāds teica, tas noteikti nav ilgtspējīgi. Un mums ir darīšana ar Ķīnu, mums ir darīšana ar Xi Jinpingu valdību. Un pat personiskā līmenī viņa ambīcijas ir milzīgas. Un viņš ir tas, kas saka, ka 3. termiņa laikā lietām ir jāmainās un jābūt lieliskiem rezultātiem, un tas ir jāuztver nopietni. Un šāda pieeja vairs nav ilgtspējīga. Kas attiecas uz Taivānu, es domāju, ka Japāna var darīt daudz vairāk. Un tas, kas ir noticis Taivānai, bijis neticami. Un es domāju, ka lietām ir jābūt caurskatāmām, publiskām. Es zinu, ka ir Japānā notiek daudz militāro simulāciju, kā nodrošināt ilgspēju šajā jomā un ko darīt, bet šo simulāciju rezultāts can't say, oh, this is a contingency. This is a war. We need to get involved. And so tāds, ka, nevar jau pateikt, nē, šis ir ilgspējīgi, šis ir noturīgi, un tas ir tas, kas ir jādara. I was told that the Prime Minister decided, oh, let's call a referendum. Vienā simulācijā premjerministrs ierosināja sasauksim referendumu, bet nebūs jau laika, lai sasauktu referendumu. Tātad ir jārīkojas. Es esmu pārliecināts, ka Japānā cilvēki zina savus attiecīgos sadarbības partnerus, un es ceru, ka arī Japānā attīstīs militāro aspektu, un Japānai ir jāvar rīkoties. Šeit tika pieminēta aizturēšana, bet Japānai tas ir tuvākais kaimiņš, un tur
Un attālums ir ļoti tūs, un Okinawa Comment on Lithuania, I totally agree. patiesībā ir priekšpustenis. Runājot par Lietuvu, es pilnīgi piekrītu. Es esmu runājis ar daudziem lietuviešu diplomātiem. Viņi teikuši, ka viņi jūtas pietiekami vientuļi šajā ziņā, un pat Baltijas kaimiņi nav pievienojušies viņiem daudzos jautājumos. Mēs aplaudējam Lietuvai un ceram, ka šī tendence paplašināsies. Un, ja runājam par Ķīnu vēl, kāds ir skatījums uz It's going to be a critical year for Ukraine. Ukrainu, un es domāju, ka 24. gads būs ļoti grūts un kritiski svarīgs, un ja lietas nevirzīsies, kā to gribētos, tad ko mēs darīsim, kas mums ir padomā? Vasara un rudens bija grūti, un ir ļoti jāpievērš šiem drošības jautājumiem. Mums ir palikusi 1 minūte, varbūt 360-degree overview. Vilkums no vēstnieces. Es domāju, ka šis bija ļoti labs pārskats par lietām. Mums ir jāpaļaujas uz sevi, mums ir jākļūst spēcīgākiem, pašiem sev, pašiem savam spēkam, gan ekonomikas, gan drošības jomā, un mums ir jāstrādā kopā. Līdzīgi domājošo pasaulē ir vairāk nekā mēs domājam. Mums ir jāvirza savas intereses, jāatrod kopīgie saskaras punkti un jāpilda tas. Un iestādes, ko esam izveidojuši gan nacionālajā līmenī, gan NATO, gan Eiropas Savienībā, tas visas ir pietiekami spēcīgas, lai sasniegtu rezultātus. Un šo iestāžu vadītājiem, līderiem, arī nacionālo valstu līderiem šie jautājumi jāuztver nopietni. Mums ir jāpadara sevi spēcīgāku, drošāku, un to var darīt ar sadarbības palīdzību. Uz šīs nots arī noslēgsim un teiksim paldies šīs paneļdiskusijas dalībniekiem.